deģenerāti. Vai tev nav apnicis, ka apkārt lielākā daļa puišu ir reāli deģenerāti? Nevar laist tos nekur tuvu savai dzīvei, jo tiklīdz tev ir kaut kas labāk kā citiem, uzreiz sākas aprunāšana un, protams, centieni tev visu sačakarēt. Protams, kāds teiks, nu nē, mani tak viņš nosauca par bratanu. Nu, appisējis par bratanu ir gatavs nosaukt jebkuru, jo patiesība ir tā, ka viņš kā čūska slepeni ir gatavs jebkuru noraut lejā savā zemajā līmenī. Jo kaut kas kaut cik labāks atgādina par viņa patieso stāvokli, ka viņš reāli ir nulle. Bet to viņš nekad, protams, neatzīs, jo vieglāk ir čakarēt citu pūles un mēģinājumus un kaut kāds izdošanās, nekā kustināt pašam savu slinko dirsu un kaut ko reāli paveikt šajā dzīvē. Un, pilnīgi vēmt gribās, kad vēl tādi slideni tipi novēla veiksmi tev. Bet tev nav apnicis, ka apkārt reāli lielākā daļa puišu ir bez nekādām morāles normām. It kā draugs skaitās un saka, ka nekad nenodos, bet tiklīdz redz, ka ir, pieņemsim, iespēja iestūķēt tavā meitenē, ja, tad to izmanto un pēc tam uzvedas tā, it kā nekas nebūtu noticis. Nu, no viņa puses varētu tā kā teikt, ka bet es tā kā nesu stukača, nenosūdzēšu dāmu un viņa tā kā arī pati gribēja, ja. Nu, un viņa draugs gan jau, kam ir tā meitenē, teiktu, tā ir tikai paranoja, ka uztraucos par to, ka mana meitene ar manu draugu pazuda aiz stūra uz 10 minūtēm. Jo skaties, viņa mani tak tik ļoti mīl. Atnākusi atpakaļ, visu priekšā ļoti spēcīgi mani skūpstīja. Un tā dīvainā garša no viņas mutes gan jau nav no tā, ka viņas mutē mirkli atpakaļ ir bijis aktīvs pīpeļšļūciens. Jā. Reāli man ir skumīgi skatīties, kā šādas lietas dzīvē izspēlējas, bet, ja tu nevēlies vairs redzēt vai turpināt redzēt savā dzīvē deģenerātus, tad uzraksti man uz WhatsApp un iepazīstināšu tevi ar veseliem cilvēkiem.